ko, es esmu atbraucis tagad uz vienu saliņu. Labi, neesmu samalojis. Es tagad tikai atbraucu ar autobusu no Bankokas uz Rāmi, ātro laiviņu. Cik es sapratu, 45 minūtēs, bet pēc man laika izskatās, ka bišķi ilgāk būs jābrauc. Kur aizmugurē ir saliņas, tur arī ir redzams laivas. Es ceru, ka ir redzams. Un, jā, brauksim kādu, es domāju, nedēļu, varbūt pusotru, atpūtīsimies, pamontēsim video, papeldēsimies, atpūtīsimies. Redzēsim, kas notiks tālāk. Kādi piedzīvojumi mums sagaidīs uz salas. Plānā ir atkal īrēt motorolleri, lai ērtāk varētu pārvietoties. Tā kaut kā. Viss, ko šobrīd var pateikt, ir tas, ka bišķi neskaidri ir, kas kur kad kāpj uz kāda, kurā vietā. Kaut kāds biļetīts iedodas, kaut kāds krāsas uzlīmīts, kurus pleca. Ķipar sēdvieta autobusā, bet tāpat krāsa arī attiecās. Tagad, ko viņi tur sauc? Tāpēc es tā bišķīt neiebraucu. Ķit kā laikam viss ok. Nu, ar kur mēs brauksim? Šito vai šito? Ko? Kā jums liekas? Kurš būs tas? Tikko dzirdēju, Čalis teica, man vismaz varbūt pārklausījos, 3 stundas jābrauc. Nevar taču tā būt. Nu, pēc laika it kā sanākt, jā, ka 3 stundas. Man kaut kā likās 45 minūtes, ja ātri gaids laiva. Bet jā. Ūdentiņš, nu, ķipa zilgans tāds. Neizskatās baigi dziļš. Labi, redzēsim. Take this. Okay. Thank you. Nu, kāpam augšā, kas tur notiek? Apuzēsim augšā, pēc tam mēs. Ej. Te būs tīrākā sala. Te, kur ir pati augša. Te būs atkal svelma nereālākā. Es domāju, ka labāk palikt lejā, kur es jau atradu spotiņu. Maucam. Tikko nokāpu no laiviņas. Vispār nesaprotu, kur es atrodos.
Man vēl bija, es vēl sēdēju ārā. Visu laiku austiņas ausīs bija. Visu laiku dūkoņi. Tagad tikai jāsaprot, kā lai tiek. Man rīt gribās tā kā sunim. Rīt gribās tā kā sunim. Jā. Labi, atradīsim, kur ēst, un tad jau gan jau parunāsimies. Tātad atbraucu. Šitāds bija mans numuriņš sēdvietē. Atbraucu 6 no rīta bija autobus, 4 kaut kur cēlos. Paspēju tā, ka jau visus sēdināja autobusā, un es tikai vēl čekojos iekšā, kas ir dīvaini viņiem. Ir jāčekojās. Autobusā knapi gulēja, nezinu, pusotru stundu, varbūt 2. Dabūju mainīties ar vietām, man kārtējo reizi nebija vieta autobusā, bija kaut kāda lāža, 2 bija ar vienādiem numuriņiem šitādiem. Lai iemarojas. Pēc tam vēl 3,5 stundas ar motorlaivu braucu. Ķipa ātra gaitas, bet 3,5 stundas. Es nevaru iedomāties kādu, cik ilgi ir lēno jābrauc. Pirmais, ko es izdarīju, es apstājos un man ir brokasti. Visi ar ananāsu un ar visu. Tam augsim ar taksi līdz hotelim un piekusis nereāli esmu. Karsts ir nereāli, liels un plašs un vienkārši fantastiski izskatījās tas viss. Entās salas, kurā mēs braucām garām un jā, super duper. Nu ko, es paēdu un izdomāju, ok, vai lai man taksis aizved līdz manai viedai, kur es palieku pa nakti, hostelim tā sacīja. Es izēju ārā un nav neviena cilvēka. Ir takša, bet nav cilvēku, līdz ar to man uzreiz dārgi sanāk braukt. Viņš paprasīja 15 eirikus, tagad ir 5, bet tik paprasīja 15, es teicu, nu nē, sagaidījām vēl 2 cilvēkus, uzreiz atradās, un ka mani beigās paņēma. Braucu šitādā verķī. Nu jā, tagad nākamā lieta, skūters maksā 2 sotaki. Skūters maksā 2 sotaki dienā, nu tas ir 5 dienā, kas ir diezgan lēti, es teikšu. Aizbraukšu no vecs, tikko mēli rādīja, kaut gan es sev filmēju, nevis viņu. Aizbraukšu, nolikšu somas, noskaidrošu, kur var tuvāk izīrēt skūteri, mēģināšu saprast, kas notiek šeit ar policiju un reidiem un vispārējo, jo pēc būtības jā. Teorijā var braukt, praksē nevar braukt. Kā būs realitātē, to mēs redzēsim, jo bez skūtera būs diezgan čābīgi. Labi, kamēr es braucu, es varbūt varu pastāstīt, ko es piedzīvoju. Tātad no rīta ļoti agri pamodos, ļoti slikti gulēju, visu laiku grozījos, visu laiku galvā rēķināju, cik laika man vēl ir palicis līdz man ir jāceļās. Visu laiku rēķināju, cik laika man ir palicis līdz man ir jāceļās. Pats arī autobusā, nevarēja baigi pagulēt. Bija vairākas reizes jāmaina vieta, jo man vieta nebija. Es biju viens no pēdējiem gandrīz, vai kaut gan es atbraucu super laikā. Un, jā, un tas tā bija šis besī, kas vēl ceļš bija ilgs, es nezinu, stundas. Kopsumā 10 stundas, it kā man bija jābrauc uz salu, es teikšu, no kurām 6 bija autobus, un atlikušās bija ar laivu, ar 2 laivām. Kaut kāds 3 stundas ar vienu un kaut kāds stundu bišķīt mazāk ar otru. Un vēl, pat ne mazāk, jā, tur bija jāsēž, jāgaida vēl. Jā, nu, es esmu atbraucis uz vienu no salām, kas ir Taizemē. Viena no tām lielākā, tā nav šī. Uz
to es tā kā aizbraukšu, varbūt apciemot vienu YouTuberi, ja man izdosies. Paņēmu uz 2 naktīm bungalo, to, ko es teicu, ka es neņemšu vairāk, bet paņēmu, jo es gribu pats padzīvot brītiņu. Es gribu normāli izgulēties. Ļoti ceru, ka būs internets, ļoti ceru. It kā, kad atlasīju, it kā bija norādīts, bet es ļoti ceru, ka būs normāls internets, lai es varu augšuplādēt, lejuplādēt no interneta vidikus un lai varu editot. Kas vēl? Nu jā, ļoti ceru, ka varēšu tikt pie skūtera, lai varu normāli pārvietoties pa šejienu. Pagaidām jau maliņas izstās ļoti labas ar bāriņiem un pludmalu un vispārējo. Nekas dišs, nekas daudz. Visam vienkārši mājiņa, istaba. Galvenais ventilators. Nežēlīgi karsts šeit ir. Atbraucu paskatīties šo slaveno vietu. Vienā pusē sala, otrā pusē sala un pa vidu ir zeme, pludmala, kur apskalo no abām pusēm okeāns. Fantastiski! Viena lieta, ko jums droši vien neviens nekad nepateiks. Varbūt arī kaut kur atradīsiet internetā. Ļoti grūti ir iet. Tā nav parasta pludmala, pa kuru tu vari pastaigāties. Nereāli kājas grimst iekšā. Neiet runa, ka smiltis būtu grimstošās, bet viņas ļoti mīkstas vienkārši ir. Un tu nevari praktiski pa pludmalu, tu nevari vienkārši pastaigāties. Tu vari pagulēt, iet, nopeldēties, iznākt, bet tā pastaigas apņēma, ka pludmali nav iespējama. Ūdens ir vienā brīdī patīkams, otrā brīdī atkal nereāli karsts. Milzīgs, eku muķis milzīgās. Maz pusotras metras garumā. Esmu izīrējis skūteri, šādi te. Un 250 viņa naudiņas. Var atrast arī par 2 soteki. Ja tu ņem uz ilgāku laiku, tad varbūt arī būt lētāk. Es paņēmu šobrīd uz 1 dienu.
jo man ir hostels uz 2 naktīm. Šodienu es biju plānojis veltīt atrast labu lokāciju, kurā palikt. Un tagad braukšu skatīties vienu no vietām. Tikko bija apskatīties pludmali, tad braukšu skatīties vienu no vietām. Un tad arī te padzīvošu kaut kāds 6 dienas. Gribās vienkārši saulītē pagozīties, vienkārši ūdenī pagulēt. Pabraukāt apkārt pa salu, neko nopietnu. Tā kā jā, geocache. Maksā 19 bati. Šis maksā 18 bati. Lētākais, pieņemamākais ūdens. Varbūt kaut kādu šokolādīt vēl vajadzētu nopērkt. Jā, mēs kāpsim kalnā, tad jau vajag kaut kādu enerģiju. Te mums vislētākie 22 bati. Viss pārējais te būs anormāli dārgs. Listiņas var dabūt. Tīri ok, es pateiktu.
Es pēc tīri teicu, ok. El primer cuarto que entra, el que va a llevar de aseo propio, se quedaba muy pequeño como la Mautam tālāk. Šitas ir gandrīz vai vairāk vai mazāk kalns, un tādēļ sala sadalās divās daļās. Šī ir viena daļa, un šī ir otra daļa. Šitas ir rezervārs, vai šitas pat viss ir. Dzīvoju tagad šeit, šobrīd atrodos šeit, iepriekš es dzīvoju šeit, un tad es braucu tagad uz tejieni, noliku mantas, atbraucu uz šitajieni, gribu uzkāpt kalnā, iespējams kādā vakarā kāpšu skatīties saulrietu, un jā, vēlāk jāizbrauc uz šajieni, un tad jāmēģina bez policijas posteņiem tikt šiten. Tā kaut ko. Taciņa mežā tāda, ka es pat nezinu, vai tā ir taciņa.
vienkārši parādīts virziens, un es ķipēju, te milzīgs ķirzaks ir. Blēm, taciņā vairs apstājies, kā es varu saprast, kur tālāk jāiet. Ūdens kritums kaut kāds. Labi, kaut kāds ceļš te. Pa lielam godīgais es sekoju tikai šitām te trubām. Es nezinu, kam citam seko. Džumanģi aizgājas no to pusi. Tagad maucam apakaļ lejā. Bija jānogriežās kaut kur pa labu vairāk. Kur? Nezinu. Džunglis, kā jau džunglis. Pagaidām izskatās, ka es esmu vienkārši akmeņainā mežā. Nekas tāds džunglisks neizskatās. Not easy, not easy. I did it.
Visu laiku šitā skan. Visu laiku. Tagad ir sausais laiks un stāvošs ūdens. Tā te visur plūst. Ūdenskritums. Es nezinu, kas tas par dzīvnieku, kas izdod šitādu skaņu, bet viņš ik pa laikam visur ir. Visur, kur es dodos cauri, visur viņš čīkst un pīkst un grab un nevar saprast, kas tas tāds vispār ir. Indīgi insekti, skorpioni. Cerēsim, ka neviens neiekodīs. Bet, ja kas es sākumā redzēju, bija aptieciņi viņiem. Koku imitācija taisa. Tas nav īsts koks, bet izliec betons, nokrāsā un uztais tekstūru. Jē, kur tā ūdens. Tā visur šitien plūst lejā. Ūdens visā akmeņi tāda apaļa. Oh, thanks. Kas tas tāds ir? Tāda skaņa. Tas vēl nebija trakākais. Bija viens iepriekš bišķi vēl trakāk mauts. Ķepa nopietni. Tāda tik nedabiska, tik mākslīgi uztaisīts. Fuh. Nebija gaidījis, ka dzirdēšu džungļos šādas augstas frekvences. Šeit kaut kur ir sākums. Šeit esmu es. Tas ir viss aplis. Bet šeit es attapos, ka man nav ūdens līdzi. Un tagad es esmu šeit. Un es drīzāk iešu apakaļ šitā. Un ceru, ka viss būs ok. Dzert vajag vēl negribās, bet svīstu tā, ka pa 2,9. Dodamies tur, džunglis. Nav iespējams iet un, karoči, filmēt kaut ko šeit. Tāds līpums ir
Plus vēl ūdens kritums nav. Ir sausais laiks. Bišķīt kaut kas tur ir, bet, nu, baigi. Nav pat kur apskaloties. Tur tādas te straumītas teg. Plus šitas dūts. Plus nav ūdens. Kā ir, tā ir. Turpinam ceļu. Es pasties. Es neatceros pēdējā reizi, ka šis tā būtu svīdis. Ej, kad tu izlēji no džungļām. Auģ. Man. Kas pa skatiņu. Kas pa skatiņu. Paskatās. Či. Čumanģīs. Visur tur džunglis.